Vēlos jums parādīt, kā pareizi mērīt rulo kasešu žalūzijas. Pirmais izmērs, kas mums ir vajadzīgs, ir platums. Pirmais platums būs no vienas logu līstas malas līdz otrai. Tātad mēs tur redzam 57,5. Otrs izmērs, kas mums vajadzīgs, ir stikla platums. Stikla platums mums ir 53,5. Līdzīgi mēram arī augstumu. No pašas malas logu līstei līdz pašai apakšai logu līstei. 120. Analoģiski kā platumam, mums jāmēra arī stikls augstumam. Tur mums izmērs ir 116. Un vēl viens izmērs, kas mums ir vajadzīgs, logu līstas dziļums. Pēc šiem izmēriem mēs varam izgatavot jums rulo kasešu žalūziju. Rulo kasešu žalūziju montāža. Priekš tā mums ir vajadzīgs urbis, otrā izmēra skrūvītes un vēl palīg detaļas, stiprinājumi un ierobežotāji. Žalūziju liekam pie augšējā rāmja daļas uz logu līstas. Žalūzijas malai ir jābūt līdzeni ar logu līstas malu. Pieskrūvējam no sākuma vienu skrūvīti, ieteicams augšpusītē, tad izvalkam žalūziju un skatāmies, vai viņa ir taisni. No vienas malas šeit taisni, no otras malas šeit un apakšā, pa apakšējo logu līsti. Ja viss ir kārtībā, skrūvējam otru. Kad pieskrūvēts ir augšējās skrūves, skrūvējam droši apakšējās, pārbaudam, viss ir taisni. Šeit ir taisni, šeit taisni. Žalūzija rulējās taisni. Nākošā procedūra, kas jāveic, ir jāpielīmē ar balām vadulas. Ņemam vadulas. Šeit, kā redzams, vajadzīgas divas. Nomēram vadulas garumu, lai vadula beigtos, kur beidzās apakšējā logu līstas daļa, tā, lai būtu smuki. Atzīmējam tur, varam ar skrūvīti, varam ar zīmuli. Priekš tā mums būs nepieciešams vēl metāla šķērs, ar kurām nogriezt vadulu tajā vietā, kur atzīmējam. Pieliekam vēlreiz pārbaudam, vai esam nogriezuši pareizi. Esam nogriezuši pareizi. Vadulai otrā pusē ir divpusējā līmlente. Līmlentei noņemam nost papīra aizsargklēvi. Protams, ieteicams logu līstu notīrīt ar acetonu, ja ir bijuši kaut kādi krāsošanas darbi vai kas. Šajā gadījumā mums viss ir tīrs, mēs varam droši līmēt klāt. Sākam no augšpuses, uzmanīgi paliekam apakšā zem kasetes, tur kādi 2 mm. Un ar tādām kustībām, kā dara montieris, lēnām pielīmējam, lai līmlenti turētu stingrāk. Pēc tam, protams, vēlreiz piespiežam, vadula ir uzlīmēta. Uzliekam kreisās puses vāciņu, tur iekšā ir rakstīts right left. Tas arī būtu šī gadījumā viss. Līmējam otru pusi. Analoģiski nomēram, nogriežam, atlīmējam skoča, to papīru, vēlreiz piemēram. Viss it kā kārtībā, līmējam virsū. Uzliekam kasetes vāciņu, kur ir striķīts, tā, lai noklikšķi, ja, dzirdējāt. Tad sākam kasetes regulēšanu. Regulējam apakšējo pozīciju pirmo, nolaižam līdz pašai lejai, tā, lai tas profils apakšējais pilnīgi nosektu apakšējo logu līsti. Ņemam fiksatoru, tā ir tāda bumbiņa ar risīti, kuru liekās virsū ķēdei, un ar pirkstu vai ar nagu ārējo ķēdīti atzīmējam, kur ielikt bumbiņu. Bumbiņa liekās vienkārši, pēc tam pārbaudām, vai viss ir pareizi ielikts. Ielikam pareizi,
Tādā pašā veidā regulējam augšējo pozīciju. Uzvelkam līdz augšai, pārbaudam, vai profils stāv taisni, pieregulējam vēl, ja vajag. Profils stāv taisni, liekam bumbiņu. Žalūzijas audums pēc kāda laika ieņems vēl citu pozīciju, bumbiņas varēsiet pamainīt, kā gribēsiet. Nākošā procedūra, kas jāveic, ir jāpieliek ķēdītes drošības kronšteins. Liekam mēs viņu apmēram 1,5 metru no zemes. Šeit gan ir stends. Ķēdīti mēs varam arī nogriezt īsāku. Kronšteinam vienā pusē ir tāda štiftīte, pa kuru ielaist iekšā ķēdīti. Montieris tūlīt parādīs. Var arī tā, var arī noņemt to un ielikt iekšā. Nostiepjam ķēdīti. Kronšteina apakšējā daļā ir speciāli jau caurumiņš, priekš skrūvītes. Ņemam to pašu 3x12 skrūvīti un skrūvējam iekšā. Skrūvējam rāmī, caurumiņš maziņš, principā neko neizdara logam. Tādā veidā vienkārši jūs pasargāties bērnus no liekām nepatikšanām. Aizķerties nevarēs. Pēc tam šī žalūzija tādā pašā veidā šeit bīdās uz augšu un bīdās arī uz leju. Bet striģītis nekur nekratās, respektīvi viss ir droši. Dienas nakts kasetes žalūzijas montāža principiāli neatšķirās lameļu līmēšana un kronšteini no parastās kasetes. Vienīgais, kas ir, kad nomērījumā jābūt precīzi, lai apakšējais profils ir pie apakšējās logu līstes. Sākam montāžu. Loks ir tas pats, kas kasetei, mainās tikai audums. Tātad montieris dara tādas pašas vienkāršas darbības, pārbauda audumu, norulē žalūziju līdz apakšējai logu līstei uz pozīciju nakts. Tad atkal ņem 2 skrūvītes augšā pieskrūvē, lai būtu taisni pa logu līsti. Nākošās skrūvītes, viss ir korekti. Nomērījums ir bijis precīzs, darbības tās pašas. Uzliekam vāciņus līdz klikšķim, labo kreiso. Kā iepriekšējā klipā, arī ķēdīti liekam priekš bērnu drošības. Ķēdīti šeit bišķiņ garāk jāpiegriež, savienojam ķēdīti. Dienas nakts žalūzijai jāregulē principā tikai apakšējā pozīcija. Tātad ceļam žalūziju uz augšu, parādām, ka tur viņi tālāk nevar iet, tur profils šeit viņi ir jāapstāsies. Laižam žalūziju lejā un pašā apakšējā pozīcijā vēl bišķiņ uz leju, vēl bišķiņ, vēl uz augšu bišķi. Ieliekam šeit ierobežojušo to kronšteinu fiksātoru. Tas arī viss. Dienas naktī, kā ziniet, var arī žalūzija apstāsies jebkurā vietā, bet ir arī dienas režīms, kad jums nav jāceļ žalūzija pilnīgi augšā. Jūs varat mazliet pacelt, un jums jau ir. Gribam rādīt jums lisē žalūzijas montāžu. Sākotnēji ņemam kronšteinus distancerus. Šādi mums ir 4. Katrai logu līstei ir piemērot savu veida kronšteini. Tagad montieris paņems paskatīsies, kāds būtu piemērotākais. Redziet, šeit ir diezgan apaļa tā logu līste, tāpēc viņam principā būtu jāņem 3. izmērs, kas nodrošina, ka tas kronšteins stāvēs taisni. Ņemam nost 3. Pašam kronšteinam jau ir distanceri, kas mums jāņem vērā pie montāžas. Tātad viens ir šobrīd kreisajā pusē no logu līstes malas, otrs no dziļuma. Liekam klāt. Kronšteinam būtu apmēram pa vidu logu līstē jāturās. Tātad tas dziļuma kronšteins ir no gumijas, un tas mazais kronšteins ir no logu līstes malas. Ņemam skrūvviezi un skrūvi. Kronšteinu liekam klāt pie logu līstes malas. Redzam, ka tur jau tas izmērs ir.
gan no dziļuma, gan no platuma. Ņemam skrūvīti, 3 uz 12 apmēram, skrūvējam klāt. Nepievelkam pārāk stingri, jo mums būs otra skrūvīte vajadzīga, lai nodrošinātu, ka kronšteins stāv taisni. Pieregulējam kronšteinu, kronšteins ir pieskrūvēts. Noņemam liekās detaļas nost, tās mums nebūs vajadzīgas. Tādā veidā pieskrūvējam visus 4 kronšteinus. Ņemam žalūziju un ļoti vienkārši liekam uz kronšteiniem. Sākam no augšas, tā būs vienkāršāk. Pēc tam izlaižam žalūziju uz leju, piestiprinam augšējos kronšteinus. Un tādā pašā veidā piestiprinam apakšējos kronšteinus. Skatāmies, lai striķis nemet mezglu. Šai žalūzijai būs vajadzīga regulācija. Pārbaudīt to varam vienkārši, žalūzijai jāstāv jebkurā brīdī. Šī mazliet tā kā krīt uz leju. Tātad apakšējie striķīši katrā pusē vienādi ir jāpiesien apmēram pa 2–3 cm, bet abi vienādi. Skatāmies, lai būtu aptuveni vienādi, lai žalūzija stāvētu taisni. Pārbaudam no augšpuses. Žalūzija stāv jebkurā brīdī, jebkurā vietā, jebkurā pozīcijā. Gan no augšas, gan no apakšas. Pārbaudam, vai žalūzija ir uzlikta korekti. Viņai ir jāstāv jebkurā vietā, logā. Bīdam gan no augšas, gan no apakšas. Striķīšus pēc tam nogriežam šmuki.